Draugi, spēlēsim spēli, ko sauc Siļķes mucā. Sapratāt? Urā! Sapratām! Siļķes mucā spēlē tāpat kā paslēpes. Bet, ja paslēpēs slēpjas visi un meklē viens, tad šajā spēlē slēpjas viens, bet meklē visi. Sapratāt? Nē, es arī īsti nesapratu. Sāksim spēlēt, un jūs visu sapratīsiet. Amanda slēpjās, bet mēs neskatāmies. Un tad tas, kurš tevi atrod, ir ļoti klusiņš un paslēpjās turpat slēptuvē pie Amandas. Sapratām? Jā. Ejam augšā izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Un skaitam. 1, 2, līdz 10. 3, 5, 8, 9 ar 3 pusēm, 10! Mēs ejam meklēt! Amanda! Globusā! Paskaties globusā! Tā taisi vaļā. Nu nevarās. Kāpēc? Nevarās. Tā ir sasaukt. Viņi tur nebūs. Tur nebūs. Zemespilveniņa. Tur jau nebija. Varbūt zem paklāja. Zem krāsainā. Augusti, kā tu veicās? Labi. Labi, ok. Man neveicās. Nav? Klau, bet ja nu viņa ir aizgājusi? Ārā nedrīkst iet. Nedrīkst, jā, bet ja nu viņai piezvanīja, un tas bija ļoti svarīgs zvans, un tagad viņa ir izgājusi ārā un apmaldījusies, mēs viņu varbūt nekad vairs neatradīsim. Zaba, paskaties! Supermens! Kur? Tagad Supermens tā viena no tām tavām multenēm, vai ne? Tā tad viņš tur nav, jo tā ir tikai multene, un kur? Pārdek, kur tu paliki? Pārdek? Pārdek, tā ir mani vienu. Es jūs dzirdu, es jūs neredzu. Es padodos, es nevaru jūs atrast tāds ārā. Zaba, tu mūs neatrādi, Nedopieci. Šī spēle nepatīk, es vairs negribu spēlēt. Pagad, tagad tu slēpsies. Jā? Būs interesanti, tiešām būs interesanti, lūdzu. Tu apsoli? Es apsolu. Bet kur tad es varu paslēpties? Es tevi paslēpšu, Zābak. Labi. Tā, draugi, jūs stājieties tur, acis ciet. Neko neredzam un skaitīsiet līdz 10, ja? Tā, slēpju Zābaku. Slēpju Zābaku. Paslēp man tik kādā kurpju kastē, kas vēl manējā. Slēpju Zābaku. Jā. Slēpju Zābaku. Paslēp man ātrāk. Slēpju Zābaki. Tur man arī nolikt ploktā. Paga, slēpju Zābaki man gan nav, bet Es man esmu ir ploktā. šīs vecās Bērtek. slēpes. Draugi, man nav slēpju Zābaki, bet man ir šīs vecās slēpes. Laižam slēponi. Varētu. Ar tam vecajām slēpēm? Haha, viss būs kārtībā. Redzēsi. Tā, laižam. Tā, ņemam slēpes. Halo. Slēpes. Paņemsiet nojas. Vārdek, tev nesanāks. Jā, šitā nesenāk. Tā. Vārdek. Laižam. Slēpo. Pārdek, pagaidi. Pārdek. Slēpojam. Bērni. Tu aizmirsti mani paslēpt. Hei, čau, Tom! Čau! Nedod 5. Nedod 5. Jā. Tom, No, man ir nepieciešami slēpju Zābaki šīm slēpēm. sarunājam tā. Šīs slēpes tu atstāsi bēniņos. Es tev iedošu kaut ko patīkamāku un labāku. Tās nav labas slēpes? Nē, ar šīm tu tikai mocīsies. Nu, labi, sarunāts? pierunāji. Sarunāts. Kaut ko iedos Toms foršāku. Ho! Nu, re, skaties uz šīm un ievērtē. Skatieties, šitie lielāki par manējiem, ne? Re, kur jums pašas labākās. Un ko tu darīsi? Snowboardošu. Snowboardosi. Slēpēm jābūt ķīsām? Jā. Jā. Ideāli. Re, kur tev inventārs. Un obligāti vajag arī ķiveres jums. Viena liela ķivere tev un 2 mazas ķiveres jums. Lūdzu! Tom, pastāsti, kāpēc manas slēpes ir sliktākas par tavām slēpēm? Tāpēc, ka ar šitām te tu vari tikai taisni gāzt un uz ātrumu. Šajos kalnos nav ātrums. Šajos kalnos ir forša izpriece un kopā ar mazajiem. Un mazajiem ir vēl mazākas slēpes. Jā, lai ir viegli slēpot un patīkami, protams. Un obligāti ir jāliek ķivere, draugi, vai ne? Protams, zinot bārdaku, ķivere ir vajadzīga. Pirms ķiveres likt galvā, gan vēl tie lielie zābaki jāuzvalk. Nu nemaz nav vienkārši.
Tā, draugi, ejam slēpot un snovot. Tā kā uz labu laimi vien no kalna leju plaisties nedomājam, mums palīgā nāks Dzintars, kurš gan lieliem, gan maziem māca kā ar tām slēpēm un dēļiem apieties. Vai tu varēsi iemācīt mani slēpot? Paskatīsimies. Jo Augusts un Amanda, viņi ir profesionāļi. Es esmu galīgs iesācējs, lai arī Darīsim, ko varēsim. Darīsim, ko varēsim. Ko? Tad uz slēpēm? Un uz dēļa? Tiem, kam ir slēpīts, mēs paņemam atāķējam to slēpīt vienu no otras. Jā, Augusts jau zina. Neš tāpat saņem uz augšu. Jā. Un noliekam slēpes uz sniega. Ieliekam vispirms priekšgalu un uzkāpjam ar visu svaru. Jā, viens ir. Tagad otru urngaliņu. Dzintar, Tātad, kur ir manas nojas? Pašlaik es nūjas nedodu tikai tāpēc, lai nav lieka mantu rokās. Tāpēc, ka mums jāsaglabā ir līdzsvars ar savu iekšējo sajūtu, nevis ar nūjām. Tātad bez nojām. Jā, pašlaik tātad mēs to darām bez nūjām. Nu, labi. Jā, bet lai laistos no kalna leju, vispirms tajā jātiek augšā. Kas drošai slēpošanai ir nepieciešams pilnīgi noteikti? Nekāds bardaks nedrīkst būt. Sāksim ar to, ka jābūt ķiverei. Ir. Tad ir jābūt pacēlai biļetei. Mums ir. Atbilstošiem zābakiem Mums un ir. slēpēm. Mums ir. Kāpēc cilvēki vispār slēpo? Tāpēc, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs izklaidējamies. Tas ir ļoti jautri. Tas ir Slēpot, jautri. dēļot. Tu gūsti emocijas, atpūties, gan acis, gan tu esi svaigā gaisā, gan fiziskā nodarbe, kas ir ārpus telpām. Vai mēs izskatāmies gatavi sākt slēpot un snovot? Es domāju, ka jā, es neredzu ierobežojumus. Liekam rokas uz celīšiem un mēģinam spiest papēdīšus ārā. Un slīdam lejā. Nu, tā kā normāli mēs parasti stāvam. Papēdīšus spiežam uz zemi tā kā? Jā. Tā, turi līdzsvaru, labi. Šeit nav nekāda peldēšana, bet šeit ir slēpošana. Ar slēpēm nav gluži kā ar laivu upē, tas gan. Turam kājiņus un atbalstamies, lai ir stabilāk. Tā, turam. Parāda Augustu, kā ir jātur līdzsvars. Jā, neairējamies ar rokām, bet jā, mēģinam sevi saturēt. Man sanāks. Protams, tā, skatāmies, lai kādam neuzbrauktu apakšā. Jā, un piebremzējam, jā. Tā, redzi. Bardak parāda vienu roku, kur mēs braucam, uz kuru pusi mēs braucam. Turamies. Tagad rādam, ka uz otru pusi. Jā, lai visi redz, uz kuru pusi mēs braucam. Aiziet. Jā, un bremzējam. Nu redz. Vai slēpojot un snovojot cilvēki bieži krīt? Gadās, ka krīt. Bet tāpat kā dzīvē, tu celies augšā un mēģini tālāk. Roku uz ceļa varam uzlikt, jā, lai mums ir stabilitāte. Tā, slīdam, nekāpelējam. Bardak, uz mani liecies. Jā. Tu to vari. Un paceļam roku. Jā, mēs tā kā lidmašīniņi, pilnīgi. Jā, Bardaks kā arī liela lidmašīna nāc lejā. Rokas uz ceļiem. Un laižam lejā. Kurš pirmais? Un bremzējām. Abā. Man sanāca. Vai esot trasē ir kaut kādi noteikumi, kuri ir jāievēro? Jā, esam atbildīgi par to, kas ir apakšā. Tātad mums laicīgi jāsabremzējās vai jānobrauc malā, jāapdzen. Mums ir jāievēro, ka tas apakšējais mūs neredz. Šajā gadījumā tas pirmais likums ir respektēt to apakšējo un sabremzēties. Sapratām. Cik man ilgi būs jāmācās, lai es kļūtu par kārtīgu slēpotāju? Domāju, ka viena sezona kā minimums. Tas ir cik ilgi? Visa ziema? Tas ir stipri individuāli, bet skatoties, kā tu to dari, progresēs diezgan ātri. Paldies, Dzītē. Bet tas ir jādara regulāri. Tā nevar, ka tu vienreiz atnāc, nobrauc un tad bardakojies tālāk. Augusts, cik tu ilgi mācījies slēpot? Nezinu. Cik ziemas?
2, 3. 2 ziemas. Amanda, cik tu ilgi mācījies? Gandrīz visu savu dzīvi. Tad jau tev ir riktīga pieredzīta. Jā. Man ir uzdevums, draugi. Jūs palīdzēsiet, un es būšu kārtīgs slēpotājs slēpju zābakos. Dzinter, man patīk, ka tu tomēr esi arī mazliet bardacīgs. Tu slēpo atmuguriski. Jā. Liekam rokas uz sāniem. Un man sanāk šis sarežģītais slēpošanas triks. Viņš ir trasē. Bardaks ir trasē. Kāds ātrums, kāda grācija, kādas līnijas. bišķiņ platāk. Jā. Bardaks var bišķiņ vairāk ieskrieties. Un smuku pīcis šķēlīt uztaisīt. Pīcis šķēli. Ļoti labi. Malacis, Barda. Malacis. Jā, malacis, Barda. 5. Dzintar, liels tev paldies. Tu man iemācīji slēpot, un man liekas, ka tagad, draugi, es gāzīšu lielus kalnus. Draugi, šis nudien izdevās. Tagad gan atpakaļ uz bērniņiem. Zābaks gan brīnīsies par to, kā Bardakam gājis. Zābak, uzmani, kur mēs bijām! Zābak? Kur tu paliki? Zābak? Slēps. Zābak, ko tu dari? Pareizi, es taču slēpu zābaku. Bardak? Slēpju zābaku. Bardak, ko tu te dari? Jā? Tu taču man mācīji, ka šajā spēlē, ja atrodi to, kurš noslēpies, tad neko nesaka, bet klusām paslēpies blakus. Pareizi. Līn iekšā un klusām paslēpies man blakus. Labi. Ew! Bardak! Kā tev šķiet? Viņi mūs meklē? Kas? Nu, bērni. Bērni? Nē. Viņi pēc slēpošanas bija ļoti saguruši un aizbrauca mājās atpūsties. Nu jā. Paga. Tad, nu kā mēs slēpjamies? Labs jautājums. Jā. Labs jautājums. Kur tu esi, Barda? Raidījums visiem mums. Bardaks bērniņos. LTV1 Nelsens bērnistabā.